Rīgas ūdeņi ir tie, kur satiekas milzīgi kuģi un mazas airu laivas. Par to, kā visiem izbraukt krastā sveikiem un veseliem, mēs esam atbraukuši parunāt pie mūsu draugiem Rīgas brīvostas pārvaldes. Kā ir, kuri ir tie nerakstītie varbūt likumi, kas ļauj visiem sadzīvot gan supiem, gan milzīgiem 300-metrīgiem kuģiem? Es teiktu, tas ir veselais saprāts, protams, pirmām kārtām. Katram satiksmes dalībniekam ir jāuzvedās droši uz ūdens, lai gan lielam kuģim, gan arī zvejniekam viss būtu droši. Katrs var atgriezties mājās. Ir vēji, ir straumes un ir dažādas nezināmās lietas, kas var ietekmēt makšķernieka drošību uz ūdens, par kurām varbūt viņš nezina, kamēr tas nenotiek. Kurš varētu būt tas špīkers, ko mēs varētu iedot jebkuram makšķerniekam, gan tam, kuram ir airu laiva, gan sporta laiva, gan tam, varbūt, kurš ir atbraucis uz ārzemēm, uz sacensībām? Makšķerēt droši, ievērojot noteikumus un netraucējot galvenais kuģu satiksmi. Uz traumēm, piemēram, Rīgas ostā traumi 99% uz izeju, kad vējš var hidrodinamiski iespaidot un mainīt traumas tecēšanas virzienu. Cik stipram ir jābūt vējam, lai Daugava padotos jūrai un rītu to ūdeni atpakaļ? Vismaz 15–20 metru sekundē uz augšu. Un kāda virziena vējš tas ir? Tie ir pārsvarā ziemeļ-rietumu virzieni. Sākot no jūras, kuras ir tie drošības aspekti, kas ir jāņem vērā? Sākot jau ar ostas vārtiem, jo pie vārtiem veidojās pudeles kakla efekts, kur Daugavas strauma ir izejošā. Piedevām aiz ostas vārtiem ir Rīgas jūras līcis, kur notiek hidrodinamisks, un tur ir spēcīgs sānas traumas arī atkarībā no vēju virzieniem. Un kas varbūt no novērotā ir palicis atmiņā cilvēki, ejot makšķerēt, protams, saprot, ka, ja brauc lielāks kuģis, vajadzētu tā kā iedot viņam priekšroku. Kur ir tie drošības aspekti, kurus varbūt neņem vērā un kurus biežāk vajadzētu ievērot? Paša pieredze arī tavojot lielo kruīzu kuģi pie 300 metriem, kā saka, nācās ar kuģi stāvēt Daugavas vidū, protams, gaidīt vienu cilvēku, kurš ar subdēli bija piestātnes līnijā un traucēja kuģi pietavošanu. Tad, kad autovadītājs uz ceļa ierauga ceļu policiju, viņam ir skaidrs, tur kontrolē ceļu satiksmes noteikumus. Ar ko nodarbojas ostas policija? Bez šaubām galvenais mūsu uzdevums ir uzraudzīt kuģošanas drošību. Tieši saistīti ar lielo kuģu ienākšanu gan Rīgas brīvostā, gan viņu atrašanos Rīgas brīvostā, gan arī viņu sekmīgu iziešanu no brīvostas. Mēs sadarbībā ar kapteiņu dienestu, kurš ir galvenais un atbildīgais Rīgas brīvostas teritorijā par šo kuģu esamību. Ja mēs paskatāmies uz visām kategorijām, kas izmanto ūdeņus, kur ir piesardzīgākie, bravūrīgākie, nepiesardzīgākie? Teiksim, visi varbūt trakākie ir tie, kas lieto ūdens motociklus. Ja viņiem gribās ātrumu, viņiem gribās varbūt kaut kādas tur vēl asāks izjūtas, tur lekt un tā tālāk. Bieži vien ir vēlme ceļšie iet kuģis ārā, kas veido vilni, ja, tad domāt, ka to var darīt. Bet ostas akvatorijā būtu jāievēro tie 8 mezgli. Bez šaubām neviens viņiem pakaļ netriecās, bet ja ir iespēja viņu, teiksim, būt viņu klātbūtnē, mēs viņus apturam un brīdinam. Kāds ir makšķernieks, kurš izmanto Rīgas akvatoriju? Skatoties, kāds kuģojamais līdzeklis ir. Tagad ar vienu modē nāk saucamās basu laivas, kas tiek importētas sevišķi no Amerikas, kur ir lieli motori, liels jaudas. Un tā ideja, kad ātri nokļūt sacensībās uz kādu vietu, kur ir izvēlēta kā labākā vieta makšķerēšanai. Bet jāsaka, ka arī tie, kas šādas laivas izmanto, viņi to ātrumu tomēr ostas akvatorijā ievēro. Jā, tādas laivas varbūt var arī braukt ātrāk, jo viņas neveido to vilni, kas spiežās uz krastu pret piestātni un viļņošanās dēļ varētu apdraudēt kādas jahtas vai cita kuģa, teiksim, tāvošanos, vai arī, kas ir pietāvots, ka varētu noraut viņu no šīs pietāvotās vietas. Un kuri ir varbūt visbiežāk pārkāptie drošības noteikumi, vienalga rakstīt vai nerakstīt, kurus jūs esat novērojuši, par kuriem vajadzētu skaļāk runāt? Tas jau kā arī mēs runājam, kad šī drošā kuģošana
nāk lieli kuģi iekšā ostas akvatorijā, vai arī viņi pamet šo ostas akvatoriju. Un makšķernieks ir izvēlējies kaut kādu savu vietu, vai nu atradis, ka tur ir viņam ļoti labi šodien ķersies, vai arī tā arī veicies, un viņš šo vietu negrib pamest. Un ja šī vieta ir tieši kuģa ceļā, mums jāsaprot to, ka kuģis neizdarīs nekādas manevrus, un viņš nav spējīgs to izdarīt, lai apbrauktu šo makšķernieku. Un makšķerniekam tas būtu jāievēro un jāpamet. Un ir bieži tā, ka kuģis signalizē līdz pēdējiem, bet makšķernieks tā arī stāv un domā, ka ar viņu jau nekas nenotiks. Varbūt ir kāds rīks, ko jūs rekomendētu makšķerniekam izmantot. Ja viņš redz, ka ir laikapstākļi uz robežas makšķerēt vai nemakšķerēt, makšķernieks vienmēr slēgsies tā kā makšķerēt. Bet varbūt ir kāds rīks, kur viņš var apskatīties, vai ir droši un vai tiešām doties ūdenī. Es visnotaļ ieteiktu apmeklēt adresi marina.meteo.lv, kur ir ļoti precīzi, ko mēs izmantojam ikdienas darbā un pienākumu veikšanai un kuģošanas drošībai. Un tur tiešām var redzēt ļoti precīzi prognozu uz priekšu. Un tur būtu vējš, viļņu augstums, ūdens līmenis, temperatūras droši. Tas ir pārbaudīts un ļoti uzticams rīks drošībai. Reku maliņā mums ir vējš, viļņu augstums, nokrišņu daudzums, ūdens temperatūra, straumes ātrums, gaisa temperatūra. Piezūmējam klāt. Kur mums Daugava kaut vai vajag, kaut vai šeit paņemam, reku. Zīmējam grafiku, reku vējš pat pie tilta, ir savu prognozi. Jau te ir reku tev koordināts dod ārā, visu. Brāzums un statiskais vējš. Nokrišņu daudzums arī viņš iet kopā ar šito reku Kopernikus. Tas visus to SAP 24 sistēmas strādā. Pats ar esmu makšķernieks izmantoju vairākas aplikācijas un weblapus, lai skatītos prognozi, braukt viļņos iekšā vai nē. Un par šādu rīku es nezināju, bet izskatās tiešām labi. Ar ļoti detalizētu un, kā eksperti min, ļoti precīzu informāciju, kas ir tiešām svarīgi ne tikai Rīgas ūdeņos, bet arī citur. Tā kā izmantojiet. Nobeidzot, varbūt kāds ir novēlējums visiem makšķerniekiem, kuri ir nolēmuši šajos ūdeņos tikt pie sava mūža loma? Vienmēr izmantot veselo saprātu, skatīties apkārt un izvērtēt situāciju. Gan meteo situāciju, gan satiksmes informāciju, kas notiek. Turiet acis vaļā un pielietojiet veselo saprātu. Paldies par sarunu. Nebūs. Dabūjāt gan!